Tev šķiet, ka tas viss, kas ārpusē notiek, visi tie cilvēki, visas tās situācijas, darbs, ģimene, visa pasaule tev liek justies slikti iekšā. Liek justies, ka tu neesi novērtāts, ka vienalga, cik tu smagi strādā, nekad nebūs godīgi tev. Un attiecības iet grīstē, un viss iet grīstē. Vienalga, kurās attiecībās tu jau esi, notiek viens un tas pats, liekas ratiņš, viss tas pats sevi, kā teikt, atražo, griežās. Visas tās pašas situācijas spēlējās, vai ne? Un tev šķiet, ka tas viss ir super negodīgi. Un principā tur nav vairs vērts neko domāt, plānot. Tāda vienkārši ir dzīve. Un tad vienkārši labāk aizmirsties, bišķīt, ieķepēt un, kā teikt, iet ar plūsmu. Un tāpat jau dzīvīt visu nodzīvojam un tiksimies Kukaiņu kalnā, vai ne? Redzi, īstenībā ir pavisam savādāk. Tu iekšā nejūties slikti, tāpēc, ka tur viss ārā notiek, bet tavā dzīvē viss tas notiek, tāpēc, ka tu iekšā kaut kā vienmēr esi jūties. Tu lūk jūties, ka tevi nenovērtē, tu plēsies uz pusēm, stress, viss tas, vai ne? Un tici vai nē, bet tieši šī iekšējā sajūta arī tevi dzīvē ir ielikusi visās tajās situācijās, kur tu esi pieņēmis tādus vai šitādus lēmumus, kas tālāk atkal pievelk citus cilvēkus, citas situācijas, kurās tā sajūta sevi dabū piedzīvot. Ja tu jūties nevērtīgs, tad arī tu satiksies, tu pievilksi cilvēkus, kas tev liks justies nevērtīgi, nenovērtētam. Un tu varēsi mēģināt visu laiku sevi pierādīt visiem, jebkurā darbā, kur tu strādās, jebkurās attiecībās, kur tu būsi. Tu mēģināsi kaut ko pierādīt savu taisnību, ka tu esi pietiekoši labs. Un tu turpināsi dedzināt sevi ārā, skriedams pēc kaut kā, pats beigās nesaprotams pēc kā, un tad vienīgais veids, kā izdzīvot, ir aizmirsties kaut kādā veidā. Tipiskais veids, kā tu aizmirsties, ir varbūt iedzer, kā jau es teicu, vai ne? Bet ir arī daudz modernāka veidi, un tos ir grūti tā uzreiz redzēt, ka tā ir aizmiršanās, piemēram, sports, vai ne? Tagad ir tik moderni skriet maratonus tur un triatlons un nezko. Cilvēki tur, principā, dzīvo tajā sportā, vai ne? Viss brīvais laiks aiziet tur. Un tas izskatās tik forši, tik superīgi, kā teikt, mēs dzīvojam veselīgi. Tur bieži vien, ja atpako to vaļā un paskatās dziļāk, var redzēt, ka cilvēki vienkārši aizmūk no savas ikdienas, no sāpes, no tā neizturamā. Jo savādāk viņi nav spējuši piepildīt to, ko viņi patiešām ir vēlējušies. Jo pamatā mēs visi vēlamies tās dažas vienkāršās lietas, vai ne? Mēs vēlamies būt laimīgi, mīlēti. Mēs gribam seksu, tuvību, prieku, lekt, skriet, dejot, darīt, priecāties, vai ne? Kā mazs bērns, kurš ienāk šajā pasaulē, viņš grib vienkārši piedzīvot un priecāties. Beigās, ja mums dzīve nospiedus uz ceļiem, un mums šķiet, ka dzīve to ir izdarījusi, vai ne? Bet, kā jau es teicu, tas jau viss nāk no iekšpuses. Principā, tu pats sevi esi nospiedis uz ceļiem, nesaprastams, ka tas tā ir noticis. Un tad brīnēs, kāpēc, un jūties kā upuris. Un bieži vien justies kā upurim īstenībā ir forši. Tu jūties tik nozīmīgs, tik svarīgs, tu jūties, ka tu visiem visu dari, neviens nenovērtē, paskaties, kāds es esmu svētais moceklis. Un tā sajūta bieži vien var būt pat tāda eiforiska. Tu pasēdi ar džekiem pie aliņu un visi jūs lamājat savus sievas, kādas viņas ir, kā teikt, sliktas un nenovērtē jūs, un kopā tā rezonance ir un jūtās tik forši, tāds draugu bariņš. Bet principā dziļi iekšā tie ir puišeļi, nenovērtēti mazi bērni. Tas viss nāk no iekšienes, no šejienes. Un ir iespējams to mainīt, ir iespējams to piepildīt, ir iespējams to iekšējo emocionālo stāvokli atbloķēt un izmainīt. Un tad pēkšņi, brīnumainā veidā, tu vari sākt būt savas dzīves noteicējs. Ja tu izmaini šo iekšējo stāvokli no šīs nevērtības, nenovērtētības un visa tā uz vērtību, uz stabilitāti te iekšā, tas stresa kamols var pazust. Un pēkšņi vienkārši tu zināsi, ko gribi. Tu zināsi, kā reaģēt uz cilvēkiem.
un lēnām, bet neatlaidīgi, tu liksi sevi situācijās, kas tev jau ved uz pavisam citu dzīves trajektoriju. Kā es varu tik pārliecināti par to visu runāt? Tāpēc, ka man pašam tā viss ir bijis. Un es tagad palīdzu citiem. Es palīdzu citiem atbloķēt tieši tādus un līdzīgus blokus, kas mūs iekšā tur kā vergus. Principā kā vergus. Pašiem to neapzinoties. Nāc uz izaugsmesterapija.com, pieraksties pie Roberta uz brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu tieši kāds ir tas tavs bloks, tas iekšējais, viss tas saspīlējums, kas tev neļauj vispār dzīvot, redzēt, ko tu gribi un realizēties kā vīrietim un kļūt par savas dzīves noteicēju, nevis tādam lūdzējam, kas skrien visu laiku pie visiem lūdzu pēc kaut kā apzināti vai neapzināti, vai ne? Tas nav vīriešu būtība. Vīriešu būtība ir būt stipram, noteiktam, mīlošam, un tad arī viss tas enerģijas plūdums var beidzot notikties. Un tev var būt viss tas, ko tu vienmēr esi gribējis. Stabilitātes sajūta, laime, tuvības, seks, prieks, viss tas.